Hello, my dear students. We are on lesson number 8, and today we will talk about past continuous. Atceramies, ka mēs jau mācījāmies ilgstošo tagadni, bet šodien mēs apgūsim ilgstošo pagātni. Un tas nav noslēpums, ka jūs viņu ļoti viegli uztversiet un sapratīsiet, jo viņas ir ļoti līdzīgas. Tāpēc sāksim ar nelielu atkārtojumu. Atceramies, ka ilgstošajā tagadnē mēs runājām par lietām, kas notiek šajā brīdī. Tātad tas ir process, kurš notiek, nereti tie bija kaut kādi tuvākās nākotnes laiki, ko mēs plānojam darīt, bet tātad viss notika šajā brīdī. Vai atcerieties, kā mēs veidojām ilgstošo tagadni? Mēs izmantojām am, is, are palīgvārdiņus, am, is, are, un darbības vārdam pievienojām galotni ing. Un atceramies, ka šajā laikā am, is, are plus ings, viņi bija kopā, viņi bija nešķirami, kā arī ļoti, ļoti svarīgi ir atcerēties to, ka latviskajā tulkojumā to am, is, are mēs netulkojām, salīdzinoši ar vienkāršo tagadni, kurā viņš tulkojās. Piemēram, mēs varētu pateikt, es mācu, un tulkotu I am teaching. Tātad I am teaching 3 vārdi, bet tulkojumā es mācu latviski tikai sanāk 2 vārdiņi. Tieši tāpat mums arī būs ar pagātni. Kā mēs veidojam ilgstošo pagātni? Vai atcerieties, kādus vārdiņus mēs tulkojam pagātnē no vārda, darbības vārda to be? Was, were. Was vienskaitlī, were daudzskaitlī. Es domāju, to jūs ļoti labi atcerieties. Tieši tāpat būs arī ilgstošajā pagātnē was, were plus darbības vārds ar galotni ing. Was, were plus ing. Paskatīsimies piemērus, lai jūs pavisam labi uztvertu. Sāksim ar ilgstošo tagadni. For example, we are learning English. Mēs šajā brīdī mācāmies angļu valodu, ja? Mēs mācāmies angļu valodu. Atkal, mēs mācāmies, we are learning. Angliski 3 vārdi, latviski 2 vārdi. We are learning. Kā mēs pateiktu pagātnē? Mēs mācījāmies angļu valodu. We were learning English. Mēs mācījāmies. Atkal ir tikai 2 vārdi, bet angliski 3. We were learning English. Let's see one more. I'm not eating meat for next 3 months. Tad atceramies, ja mēs runājam par kaut kādiem tuvākajiem nākotnes lēmumiem, procesiem, mēs arī lietojām ilgstošo tagadni. Un kā mēs pateiktu pagātnē? Es neēdu gaļu pagājušos 3 mēnešus. Es neēdu. Pamēģiniet iztulkot. Varat pat nospiest pauzi un uzrakstīt. I wasn't eating meat for last 3 months. I wasn't eating. Protams, arī šis nākošos un pagājušos mēnešus vārdiņš next un last samainīsies. Tam jūs varat lielu uzmanību nepievērst, tas ir loģiski. Galvenais, kam jums jāpievērš, tātad I am not mainās uz I was not or I wasn't. Okay, let's see one more. The question one. Are you trying to escape? Kā jūs tulkot šo jautājumu? Are you trying to escape? Vai tu mēģini izbēgt? Un kā jūs pajautātu pagātnē? Vai tu mēģināji izbēgt? Were you trying to escape? Were you trying to escape? Jūs ļoti labi šajos piemēros varat redzēt, ka am, is, are aizstāja was un were. Tātad atceramies, ja tagadnē am, is, are plus darbības vārds ar ingu, un ja pagātnē, tad was, were plus darbības vārds ar ingu. Kad esam apguvuši, kā jālieto ilgstošā pagātne, tagad mums vajadzētu saprast, kad mums viņa ir jālieto. Un tas būs ļoti svarīgi. Paskatīsimies vissvarīgāko punktu. Number 1. For a long action that was happening at or around a particular time in the past. For example, Tom was chatting online yesterday at 6 o'clock. 2 punkti. Pirmais.
Process, tātad process kaut kāds, kurš notiek mums pagātnē. Process pagātnē, un mums ir dots konkrēts laiks. Ja mēs pagātnē pateiksim konkrētu laiku, tam pat nav jābūt vakardien, tas var būt pagājušajā nedēļā, pagājušajā trešdienā un tā tālāk, bet ja mums ir dots konkrēts pulksteņa laiks, tad mēs vienmēr izmantosim past continuous. Tad mums ir dots vakardien 6, mēs zinām, it's past continuous. Okay, let's see the next one. To emphasize a continuous activity in the past. Let's see example. The players were training all year for this match. Uzsvars uz all year. Mēs gribam uzsvērt, ka viņi trenējās visu pagājušo gadu. Tas varētu būt viss pagājušais mēnesis vai visa pagājušā nedēļa. Ja mēs vēlamies kaut ko uzsvērt pagātnē, šajā gadījumā laiku, mēs arī izmantojam past continuous. Next one. An action in the past that gets interrupted. Let's see example. He was playing a computer game when his mom came. Mēs vairāk par šiem piemēriem runāsim nākamajā nodarbībā. Kā jūs redzat, ar sarkano ir iekrāsota vienkāršā pagātne, jo vārdiņš came ir vienkāršajā pagātnē, mums nav arī nekādu ingu. Ļoti svarīgi atcerēties, tātad ir garāka darbība pagātnē, kura tiek pārtraukta. Bums un pārtraucās. Paskatīsimies vēlreiz. He was playing a computer game. Playing. Ja, spēlējam. And suddenly, bum, his mom came. For example, open his room door or something like that. Atceramies, ilglaicīgs process pagātnē, kas tiek pārtraukts, arī mums ir ilgstošajā pagātnē. Okay, let's see the next one. For 2 or more actions that were happening at the same time in the past. This one is easy. Let's see example. My grandpa was watching TV while my grandma was reading. While ir jūsu atslēgas vārdiņš, pēc while jūs arī ļoti bieži pateiksiet, kad abas darbības ir ilgstošajā pagātnē. Notiek viena darbība, process, kamēr notiek otrs process. Okay, next one. Habitual actions in the past. Lietas, kas atkārtojas. Let's see example. As a baby, my brother was always making a mess. Pēc šī vārdiņa always mēs varam pateikt, jo darbība ir pagātnē, ja? Darbība pagātnē, tas ir ilglaicīgs process, un atkal mēs arī nedaudz vēlamies uzsvert, ka viņš vienmēr. Es teiktu tā, ja pagātnē jums ir kādas lietas, ko jūs gribat izcelt, tad viņas principā vienmēr būs ar past continuous. Okay, next one, the last one. To give a background information often at the beginning of the story. Ja mēs iesākam stāstīt kādu stāstu vai notikumu pagātnē, tad mēs arī ļoti bieži sāksim ar ilgstošo pagātni. For example, the birds were singing and the sun was shining, etc. Jūs vēlaties pastāstīt vai aprakstīt, kāds izskatījās tas brīdis, tad arī mēs izmantosim ilgstošo pagātni. Nedaudz jau ieskicēju, bet apskatīsim pilnībā key words, atslēgas vārdi ilgstošajam laikam. Es ceru, jūs to visu pierakstat, ka man katru nodarbību tas nav jāsaka, jo, kā jau minēju, tas jums tikai un vienīgi nāks par labu. Okay, number 1. While. Mēs jau pagājušajā slaidā apskatījām. Let's see an example. While you were playing football, I was reading a book. While. Kamēr process, tikmēr process. Okay, next one. When. Let's see an example. When we were driving to work, we saw the accident. Ļoti bieži ar when būs process pagātnē, kuru arī nereti pārtrauks vienkāršā pagātne. Notiek kaut kāda darbība pagātnē, mēs braucam uz darbu, bet mums notiek avārija. Un avārija ir īslaicīga, viņa notiek momentāli, tāpēc tas ir vienkāršais laiks. Kā jau minēju, mēs par to vēl parunāsim. Okay, next one. As I was deciding what to do, the bus arrived.
Vēlējos uzreiz sākt ar piemēru, tāpēc, ka ļoti līdzīgi atkal notiek process pagātnē. Es nevaru izdomāt, ko man darīt tagad. Man braukt iepirkties vai tomēr iet uz darbu vai jebkuras citas lēmumu pieņemošas lietas. Un pēkšņi atbrauc autobuss. Autobuss atbrauc, tā ir viena īsta darbība, viņš piebrauc un viņš ir klāt. Un atkal, viņš mums ir vienkāršajā laikā. Okay, let's see the next one. All day or the whole day or whole morning, evening, night or yesterday. Okay, tad kaut kādas darbības teicu jums pagājušajā slaidā. Mēs gribam uzsvērt, ka ir notikušas visu rītu, visu nakti. Un tā tālāk pagātnē nav obligāti jābūt yesterday, kā jau minēju. Tas var arī būt last week, last month, last year un tā tālāk. Bet mēs gribam to uzsvērt, tad mums arī ir ilgstošā pagātne. Let's see an example. They were playing computer games all day yesterday. Okay, next one. Yesterday at o'clock a.m. or p.m. Runājām jau par to. Ja mums ir konkrēts laiks, tad mums ir ilgstošā pagātne. For example, it was raining yesterday at 7 p.m. And the last one, this time yesterday or this time last year, last week, last month. So this time, šajā laikā. Tas būtu tas pats, kas nosauc konkrētu pulksteņu laiku, bet varbūt mēs neatceramies vai šodien piedzīvojam to laiku. Mēs gribam uzsvērt, ka tieši šajā laikā mēs kaut ko darījām, arī procesu. For example, this time last year I was traveling by car across England. Atkārtojos ļoti daudz no iepriekšējā slaida, tāpēc ceru, ka jūs pierakstījāt un nostiprinājāt. Okay. Nostiprināsim to, ko runājām jau nodarbības sākumā. Kā mēs veidojam past continuous pozitīvi, negatīvi un jautājumā. So number one. Pozitīvā teikumā mēs izmantojam was, were plus darbības vārds ar ingu. For example, they were having a tasty lunch yesterday. Okay. Pamēģināsim šo pašu teikumu noliegt. Atkal jūs varat droši uzspiest pauzīti, paši kladītais uzrakstīt un tad pārbaudīt. Negatīvo formu mēs veidojam ar wasn't vai weren't plus darbības vārds ar ingu. For example, they weren't having a tasty lunch yesterday. Good. And the last one is a question one. Again, you can press the pause. Kā jūs pajautātu, vai viņiem bija vakardien garšīgas pusdienas? Were they having a tasty lunch yesterday? I hope that it was easy and super clear for you guys. Un šo nodarbību nobeigsim ar praktizēšanu, lai jums būtu daudz vieglāk veikt mājasdarbus un uzdevumus. Es teikumu jums iedošu latviski, jūs nospiežat pauzi, uzrakstat savās kladītēs. Ja jums šī tēma liekas ļoti vienkārši, jūs varat arī to darīt mutiski. Galvenais uz brīdi paši sev pasakot šo teikumu, lai redzat, vai zinājāt pareizi vai nē. Okay, let's start. Kamēr es mācījos, mani draugi spēlēja video spēles. Kā tas būtu angliski? While I was studying, my friends were playing video games. Okay, next one. Spēlētāji trenējās visu gadu šīm sacensībām. The players were training all year for this match or competition. Jūs izmantojat kādu citu vārdiņu, tas viss ir kārtībā. Galvenais ir gramatika. Galvenais, ka jūs esat pareizi izmantojuši ilgstošo pagātni. Okay, the next one. Saule spīdēja, vējš pūta, un es domāju par vecajām labajām dienām. The sun was shining, the wind was blowing, and I was thinking about good old days.